Sveicināti, dārgie sekotāji, esmu Jānis Asars, Jūrmālas domas deputāts, un šodien es kopā ar rīdznieku. Jā, un Rīgas domas deputātu Valteru Bergu. Tātad šobrīd esam uz Jomas ielas, uz Jūrmālas, principā galvenās artērijas, galvenās turismu vietas, kas mums Jūrmalā ir. Un es šeit Jūrmalā dzīvoju jau 31 gadus, tā kā teiksim tā, mans tas laikam viedoklis vairs nevar būt ļoti objektīvs. Un gribēju jautāt tev, varbūt kā rīdzniekam, kā tev atbraucot šeit uz Jūrmalu, uz Jomas ielu, kādas tev ir sajūtas par šo? Manuprāt, šī dzīves artērija vēsturiski ir mainījusies, bet kā daudzas lietas, manuprāt, Latvijā nedaudz ir gājušas tieši uz slikto pusi, nevis uz šo attīstības pusi. Atceros arī, ka šajā ielā savā laikā, kad Latvijā svin zvejnieku svētkus, tika svinēti Jomas ielas svētki. Kurš šie svētki no Jūrmalas pilsētas notikumu kalendāri pazuduši, jau vairāk gadu garumā man nav zināms. Jā, redzam arī Jūrmalā, tāpat kā Rīgā, es pieņemu šī situācija diezgan līdzīga, tukšie skatlogi. Kāds varbūt tavs viedoklis, kāpēc šāda situācija ir izveidojusies? Manuprāt, vainas ir arī šis aspekts, kad daudz iegādājas nekustamo īpašumu. Un, kā tautā saka, vēlas atlikušo mūžu prīpēt bambu, tas ir atrast nomnieku, kurš maksās pietiekami lielas nomas maksas, lai pats atlikušo mūžu vairs varētu neko nedarīt. Daļa atbildības tomēr gulstas arī uz privātu īpašnieku pleciem, kuri vai vēlas kaut kādu vieglāku peļņu vai kaut kādu citu iemeslu vadīt, tomēr atstāj šīs telpas tukšas, neizmantotas, un tad veidojas tāda spoku pilsētas sajūta, it kā ēkas būtu, bet nav kas viņas apsaimniekot. Jā, tas ir bēdīgi. Protams, to, kā var uzraudzīt pašvaldība ar pašvaldības policijas resursiem, lai attiecīgi šīs ēkas tiek uzturētas atbilstoši būvniecības uzturēšanas noteikumiem. Izmantošanas veids ir tāds, kāds ir paredzēts arī bijis. To visu var darīt, protams, tas prasa resursus, bet tas būtu jādara, lai mēs šādas skats redzētu mazāk, gan Rīgā, gan Jūrmalā.